Mēs saprotam, kas notika pie krusta, tā žēlastība. Kam vajadzēja ar mums notikt, tas notika ar Jēzu. Viņš nomira par grēkiem. Kādiem grēkiem? Viņš nodzīvo ideālu dzīvi. Tāpēc, ka viņš bija cilvēks un Dievs. Neviens cilvēks nevar to nodzīvot. Un viņš saņem tādu nāvi, kas ir lāsts, ja? Pie krusta, nogalināt, kailu, kauns, negods, ciešanas. Un tad, kad mēs saprotam, kas mums bija jāsaņem un ko mēs tā vietā saņem žēlastību, tā ir tā žēlastības trauma. Citiem vārdiem, mēs nevaram turpināt staigāt tieši tāpat, kā mēs staigājām līdz šim. Nākamais. Jā, bet, ja es paskatos uz savu dzīvi, un jūs paskatieties uz savām dzīvēm. Mēs sakam, mēs ticam Kristus krustam. Vai mēs negrēkojam? Un ja es grēkoju, es saprotu, ka es grēkoju, vai tas nozīmē, ka es tomēr neesmu glābts? Un Pāvils šo te situāciju ļoti labi apraksta. Viņš arī paskaidro, kāpēc tomēr arī glābti cilvēki, ticīgi cilvēki, viņi tomēr viņi turpina grēkot. Viņa dzīves ir izmainīts, bet viņi nekļūst bezgrēcīgi. Viņi ir svēti, tāpēc, ka Jēzus viņus ir izpircis, bet viņi nav svēti, tā nenozīmē, ka viņi bezgrēcīgi staigātu. Diemžēl, tā nav. Un izlasīsim no arī romiešiem vēstuli. 7. nodaļa, no 18. panta. Mēs nolasīsim tikai 2 pantus. Patiesībā Pāvils ilgāk runā par šo problēmu, bet tie 2 panti ir šādi, ko Pāvils saka par sevi, un viņš saka par sevi tādā situācijā, kad viņš jau ir kristietis. Jo es zinu, ka manī, tas ir manā dabīgajā miesā, nemīt nekas labs. Labu gribēt man ir dots, bet labu darīt nē. Jo labo, ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru. Mēs redzam šo spriegumu starp labiem nodomiem, starp to, ko mūsu iekšējais cilvēks vēlētos darīt, un starp mūsu darbību. Mūsos vēl ir kaut kas tāds, kas aktīvi cīnās pret. Un 5. nodaļā romiešiem Pāvils ieskicē vēsturiski. Mēs tagad runājam par mums individuāli, kas katrā cilvēkā notiek iekšā sirdī, bet Pāvils ieskicē visā vēsturē. Viņš ieskicē 2 realitātes. Viņš ir līdzīgi, kā mēs pirmajā uzrunā zīmējām. Tā viena realitāte ir šī, viņš to nosauc par Ādama realitāti. Ja? Tas ir, kad cilvēks ir kritis grēkā, un tur šī realitātē valda netaisnība, grēks un nāve. Un tas viss sākās no grēkā krišanas, tas sākās no Ādama. Mēs varam uzzīmēsim. Te mēs uzliksim tādu. Tas ir kronīts. Tad mēs uzrakstīsim Ādams. Labi, ka nevis mākslas akadēmijā mācījies. Nē, bet man jau palabot. Mums ir te. Ja? Šī ir tā realitāte. Mēs ieliekam šeit ir grēks. Un mēs teicām, ka pie Kristus krusta faktiski tika radīta jauna realitāte, kur parādījās žēlastība, dzīvība, taisnīgums. Jā, mans superkronis, Jēzus. Čia būs žēlastība.
Pāvils saka, kas notiek ticībā. Tad, kad mēs sākam ticēt Jēzum, tad šī te realitāte, un mēs esam šeit, dabīgi mēs visi esam šeit. Mēs tiekam savienoti ar šo realitāti. Un, kas notiek pašlaik, tad, kad mēs ticībā esam savienoti ar šo realitāti, šī realitāte joprojām pastāv. Tāpēc tā bilde varētu būt šāda. Viena realitāte ir, un ir otra realitāte. Ja? Un šeit atrodas tas cilvēks reāls. Nu, un te ir tā sadursme. Ja? Un mēs dzīvojam divās realitātēs. Kā piemērs tas pats bērnam bērnu. Nu, viņš ir pieņemts labā ģimenē. Iedomājieties, labu mīlošu ģimeni. Bet viņam šeit vēl ir bērnam realitāte. Viņi netiek izdzēsta momentā. Viņš ir jaunā realitāte, bet vecā realitāte nāk līdzi. Un, kā Alvis teica, pat pēc dažiem gadiem viņam kabatās atrod maizes gabaliņus, kuri noslēpti ēšanai, kaut arī viņam visu laiku ir ko ēst. Un kāds cits cilvēks saka, ka šī vecā realitāte līdz mūža beigām paliek. Viņš tā īsti adoptētajā ģimenē, šis bērns tā īsti iedzīvoties pat līdz mūža beigām nevar. Viņš nes līdz to veco realitāti, to bērnu nāmu. Tad man rodās nākamais jautājums. Ja jau ir tam bērnam, kas ir jaunā realitātē, kas no bērnam ir mīlošā ģimenē, un viņam ir tā cīņa starp to veco un starp to jauno, vai tā nav, kā saka, bezcerīga tā cīņa? Nu, kā mēs varam zināt? Nu, ir divas realitātes. Vai tā nav, kāda cerība? Kā tad? Varbūt, ka viņš tā arī nekad neuzvarēs. Ja? Bez šaubām, ja mēs saprotam, ka tie vecāki, un ja tas piemērs ir, ka vecāki ir labi, tad, protams, arī tad, kad bērns kļūdās, viņu par to neizslēdz no ģimenes. Pareizi. Un tas pats ir mums pielietojums. Arī tad, kad mūsu vecā realitāte, ko mēs ļoti labi apzināmies, ka mums tāda visu laiku velkās līdzi, ka mēs sākam staigāt pa veciem ceļiem, tāpēc jau tēvs mūs neizslēdz, ja, no ģimenes. Bet jautājums ir, kā tad tā cīņa? Kāpēc jūs domājat, ka tur ir kaut kāda nopietna cerība? Tad jau sanāk tā kā nevar saprast, kā tur būs. Un Pāvils pasaka, nē, tas iznākums ir pilnīgi skaidrs zināms.